kā šīs sajūtas un emocijas iemūžināt, tā ir fotogrāfija. Un pareizi uzņemta fotogrāfija, tā ir tā lieta, kas spēj mūs atgriezt tajās sajūtās un emocijās, kuras jau ir tā kā zudušas. Un tāpēc arī bija tā doma, ka varētu pamācīties pareizi fotografēt. Un nākošais tāds mērķis ir izveidot no fotokursu dalībnieku vidus izstādi Smiltenes bibliotēkā, kuru varētu izlikt tā kā decembra mēnesī. Un tie, kuri, protams, vēlētos to darīt, tad tā nav tāda spiesta lieta. Ja jums izdodas uzņemt kādas labas fotogrāfijas, pateicoties šīm nodarbībām, tad pēdējā nodarbībā mēs mēģināsim tā kā analizēt un izvēlēties izstādē fotogrāfijas. Nu, tas tā īsumā būtu. Tā. Jā, tad es turpinu, ja? Jā, tagad, jā, paldies. Jā, ja te kāds vēl joprojām kāds pieslēdzās, un es ceru, ka man pieslēdzot prezentācijas, es neaizmirsīšu par to, ka man arī jāskatās, ka kāds vēl jāpieslēdz. Tātad mājaslapa fotoapstrāde Vazelo Smiltenes foto, un šeit ir izvēle. Ja, šajā es apstāstīšu par to, kas kur apmēram atrodas, un visas prezentācijas, ko es rādīšu, viņas ir šajā pašā mājaslapā. Tā kā, ja kāds vēlas, man arī ir Acrobat PDF prezentācijas, es varu arī tādas nosūtīt. Tā kā 4 nodarbībās mēs iemācīties fotografēt tāpat kā daudz citi ilgāk ejot fotokursos noteikti nevarēsim, tad tas mans uzdevums un mērķis zināmā mērā ir jūs ieinteresēt būt radošiem un vienkārši izbaudīt to procesu, ka mums ir šāda iespēja fotografēt un piefiksēt dabu vai ikdienu. Mēs vairāk orientēsimies šais nodarbībās uz to, lai jūs varētu pieņemt lēmumus par patstāvīgu fotografēšanu un tādu radošo tieši foto iespējas. Asuma, dziļums, fotografēt ūdenskritums vai smiltenē šo te tātad Tepera ezera ūdenskritumu un tādas braucošas lietas, sporta pasākumus, fotografēt ar izplūdušu fonu vai asu fonu un tā tālāk. Tātad ieinteresēt jūs izbaudīt to, kad mums ir iespējas būt radošiem. Un tāpēc arī būs akcents uz to, kad, ja kamera tehniski ir fotoprocesā 30%, tad pārējie 70% ir mūsu zināšanas par gaismu tieši īstā laikā, īstā brīdī, saulēktā vai naktī. Tātad ziemeļblāzmu fotografēt, kas tagad ir ļoti daudz un bieži pēdējā laikā. Un izmantot šīs iespējas tā, lai būtu pašiem, ko atcerēties un ievērot. Šeit ir tāda ziemā tapusi fotogrāfija ar smilteni. Tātad nodarbībās arī nākamajiem visiem jau Zooms ir. Šeit tādi minimālie uzdevumi ir jau aprakstīti. Un tātad mēs nelietojam zibspuldzi. Mēs ieslēdzam visos iespējamos telefonos un kamerās manuālo režīmu. Jo bez manuālā režīma tātad tieši pašiem ieregulējot šo te slēdža ātrumu, tātad slēdža ātrums ir tas, vai mašīna brauc, vai mēs skrienam, un bilde nav izplūdusi. Ja? Vai arī tātad slēdža ātrums ir, lai bilde būtu izplūdusi, un tātad strūklaka ir kā tāda piena upe vai
ūdenskritums vai upe, ja, un mēs varētu to salīdzināt ar gleznošanu ar fotokameru. Tādai mazai interesantai provokācijai tātad visi redz šo te mājaslapu, ja? Tātad sākšu ar fotogrāfu izaugsmas etapiem, nedaudz provocējot jūsu ego. Tātad mēs agrāk nebija telefonos kameras, bet bija fotokameras, nopērkam fotokameru un mēs uzskatām, ka mēs esam fotogrāfi. Fotografējam visu pēc kārtas, tikko sāku, iemācījos, nopērku kādu pat dārgāku, varbūt objektīvu vai ko. Pēc tam mēs aplaužamies savos centienos un redzam, ka tomēr citiem ir labāk. Un tagad vispār labāk neiet tādos fotoserveros, kuros ir profesionāli fotogrāfi darbi, īpaši, kur ir kalni, kur ir ļoti plašas tādas dabas parādības. Ja? Mēs Latvijā tomēr esam salīdzinoši plakanākā ģeogrāfiskā stāvoklī, un mēs neredzam vienlaicīgi tur, kā kalnos 4-5 varavīksnes pie ūdenskrituma. Ja? Un tad mēs kļūstam par fotofanātiem, vienkārši bildējam visu pēc kārtas un daudz. Katram ir savs stils. Man ir savā ziņā nepieņemami, ka cilvēki fotografē sevi ceļojumā, nevis to, ko viņš redz, bet tas ir katram stila jautājums, un tagad sociālos medijos sevi atrādīt ir pat mērķis, un par to pat maksā naudu. Tātad mēs pakāpeniski apgūstam tehniskās iemaņas, sākam analizēt foto kvalitāti, un jo tālāk mēs attīstamies, jo mēs pat sākam ieinteresēties par kādu vecāku kameru vai arī filmiņu kameru, un tad mēs veidojam jau lielāku fotoarhīvu, un tātad mums ir no kā izvēlēties, lai mēs fotografētu arvien kvalitatīvāk. Arī uzreiz es minēšu tādu faktu, kas man ir no foto kursiem, kad daži cilvēki uztaisa 5 vai 6 bildes, vai arī taisa 10 bilžu, bet vienā rakursā, vienā skatu punktā. Un uzskata to, ka tā tad ir ok. Es varētu pielīdzināt to, ka katrā fotosesijā vidēji, kad es esmu dabā, tiek uztaisītas 30, 40, pat 100 bildes, no kurām tu izvēlies 1 vai 2. Tā ir tāda dabiskā atlase. Ja? Un uztaisot tikai 1 vai 2 vai 3 bildes, uzskatot to, ka tas ir ģeniāli, tad būs zināmas tātad ego svārstības, analizējot šīs lietas. Ja? Tā kā lūdzu taisiet plašu fotomateriālu, un mēs izvērtēsim, kas ir labi un kas ir slikti. Nu, tāda īsa atskaita par to, ka Smiltenē jau ir bijušas fotonodarbības ar Jānu Udru, kas ir Smiltenes fotogrāfs un video, arī ar citiem, kas tagad fotografē, un ir ļoti labi rezultāti. Gaujienā šī tradīcija sākās ar grāmatas izdošanu Atzela Gaujiena, kurā man sadeva ļoti daudz materiālus priekš grāmatas, un šis materiāls 70% nebija lietojams. Tāpēc arī es izdomāju, ka uztaisam fotokursus, lai Gaujienai mēs tātad veidot fotomateriālu priekš grāmatām vai kādiem citiem bukletiem, reklāmas izdevumiem, tātad kvalitatīvāku materiālu. Un mēs nonācām līdz tam, kad katru gadu Gaujiena izdod kalendāru, nu jau kaut kādu, tātad vairāk kā 10 gadus. Ja? Un tā ir tradīcija, kur visi gaida, un arī šogad top kārtējais kalendārs. Smiltenē tika fotografētas arī kultūras centri, un tā kā esmu fotografējis vairāk kā 190 muižu projektā Muižas Latvijā, tad arī priekš Smiltenes ir sapadrafētas muižas. Piemēram, jūs arī varat
veidot un attīstīt kādu ideju, kur jums būtu interesanta, lai būtu fotomateriāls kā tāda sērija un nepodrofētu vienkārši pa labu un pa kreisi, ja, lai būtu arī tam vēstījumam, ko jūs ar kameru vai fotoaparātu radat, kaut kāds rezultatīvs moments. Ja. Ja ir kādi jautājumi, tad vienkārši es domāju, ka ja mēs esam 2 stundas, tad es stundu centīšos vairāk vai mazāk piepildīt ar kādu materiālu un tad attīstīt tālāk. Par fotokameras uzstādījumu, tad mājaslapā ir izvēles fotokameras uzstādījumi, telefona kameras uzstādījumi. Ja? Es neesmu ielicis visus telefonus iespējamos, kāda vien ir. Tad ir pamat Samsungs, tātad Apple, iPhones un Huawei. Šeit ir, cik nu es spēju atrast video, pievienoju video un arī par to, kā telefonā ieslēgt šos manuālos, tātad manuālās iespējas, tieši lai mēs mācītos ekspozīciju, tātad, lai mēs uzņemtu no statīva vai ilgāk, tātad turot kameru, uzņemt zvaigžņotas debesis naktī un tam līdzīgi. Ja? Protams, jo profesionālāk kamera, jo tas viss notiek ātrāk, kvalitatīvāk, bet ar dārgu kameru taisīt garām ejošu nelietojumus foto, tas arī nebūtu jauki. Ja? Tālāk ir par ekspozīciju, tieši tas ir tas pamat materiāls, ar ko mēs praktiski katras 5 minūtes, pie kā mēs atgriezīsimies un strādāsim. Un šeit ir vienkārši jālasa, un es jūs aicinu iepazīties starp nodarbībām ar šiem aprakstiem, jo te praktiski ir viss, kas ir nepieciešams tam, lai jūs patstāvīgi varētu fotografēt. Jā. Par likumsakarībām, kas ir slēdža ātrums, kas ir asuma dziļums, kas ir kustība un kā veidojas no gaismas fotografija. Jā. Tātad, labi, tā es vēl parādīšu. Tālāk ir arī jau uzdevumi, kas ir veidoti priekš tā, lai jūs saprastu, kā izmantot gaismas iespējas. Jā. Kas ir mākslīgs apgaismojums, kur saulēktā parādās saule, jo tas ir principiāli tam, kā profesionāli fotogrāfi, lai lidotu, piemēram, uz Āfriku, un mēs nezinām, cikos tur ir saule, tad ir speciāli lineāli, kurus uzliek uz kartes, un attiecīgi mēs redzam, kad, kurā vietā pasaulē būs saule. Jā. Un tad šeit vienkārši ir uzdevumi, kurus ir vēlams pildīt, un tad kā mājas darbus jūs varat atsūtīt un tad izprast šos te principus, kā veidojas attēls, lai attēls būtu dzides, lai viņš būtu gaišs. Un, piemēram, tāda lieta kā neass attēls mēs vienkārši neanalizēsim. Ja? Tad tas bija par gaismu. Tīri par to, kad, piemēram, man visvairāk patīk, ja ir runa par nakts foto, tad stunda pēc saulrieta un stunda pirms saulēkta. Ja, ir ļoti interesanti taisīt fotogrāfijas, jo praktiski vienmēr ir zilas debesis. Ja. Tādā aklā tumsā, kur 90% fotogrāfijas ir vienkārši tumsa, es vienkārši neeju fotografēt un neņemu fotokameru. Tālāk ir uzdevumi par asuma dziļumu, kas ir apertūra, jeb diafragma. Ja? Tātad apertūra ir tas caurumiņš starp diafragmas šīm te metāla plāksnītēm, kuras atverās vairāk vai mazāk. Ja?
Tātad diafragma ir pašas šīs te plāksnītes, bet šī aperture, ja tas caurums kamerā, pa kur ieplūst gaisma uz sensoru vai uz filmiņu, ja, tātad ir aperture. Ja. Attiecīgi ar to rotaļājoties mēs iegūstam asāku kadru vai izplūdušāku kadru fonā un tam līdzīgi. Ja, tātad šeit pildot vienkārši šos uzdevumus, šeit ir visur aprakstīts, kādi ir uzstādījumi. Jums viņi varbūt būs citi, bet princips ir skaidrs, un mēs lēnā garā ar viņiem, līdz viņiem nonāksim. Ja? Tātad šeit ir visi praktiski uzdevumi. Ja? Tātad par ekspozīciju tieši tas, kas ir tāds visinteresantākais, ja kā nofotografēt ūdenslāses, kā nofotografēt straumi. Mums Gaujienā ir Kalamecu grava, kur ir ūdenskritumi. Ja, tikko es biju Ziemeļkurzemē, un ir tāds mīzovalka ūdenskritums, ja, ļoti sens laikam lībiešu nosaukums. Un tātad šeit ir tie uzdevumi, kā nofotografēt arī Smiltenē šo te jūsu ūdenskritumu pie Tepera. Un es vienkārši pievienoju bildes no saviem ceļojumiem dabā, un šeit ir norādīts visi laiki, un ja mēs ūdens virsmu redzam vienkārši kā putas, tad ar šo ilgo ekspozīciju 6 sekundes mēs panākam tieši to, kad kamera glezno. Ja? Un veidojas materiāls, kas ir tāds jau kā pārsteigums pašiem un arī tiem, kas ieraudzīs viņus Facebookā vai kādā citā. Ja. Tad būs saruna par kompozīciju, par šiem te likumiem, un te vienkārši pildam uzdevums, kur horizonta līnija ir kāda no šīm te 3 vai 4 līnijām, tātad augstāk vai zemāk, nefotografējam, es varētu tā pateikt, centrā fotografēt objektu ir aizliegts. Nu tā, priekš mūsu kursiem. Ja, tātad, ja mēs fotografējam ābolu, tad šis ābols nav nofotografēts tā, kad visas ābolu malas līdz kadra malām. Un to kadru pat nav iespējams nokadrēt vai kaut kā citādi izmantot. Ja. Attiecīgi šeit ir visur šie te piemēri. Man te arī piemēros kaut kur parādās drona bildes, bet drona tēma tad mēs varētu kādā citā nodarbībā runāt, kā lidot, kur lidot un kā apstrādāt šīs te drona bildes. Ja. Un šeit ir visur uzdevumi. Un kompozīcija. Tā tad bija. Detalizētāk šeit pat mājaslapā ir par kompozīciju vēl plašāki piemēri un materiāls, tā kā visa mājaslapa ir jūsu rīcībā 24 stundas diennaktī. Jā. Praktiski padomu labāk bilžu uzņemšanai. Es šeit arī citēju kādu no internetā atrastiem materiāliem. Te arī patulkoju par portretiem, par visu pārējo, bet tās ir atsevišķas tēmas, līdz kurām mēs 4 nodarbībās noteikti nenonāksim. Un tad nedaudz tāds ieskats par to, kā mēs ar Smiltenē dzīvojošiem fotogrāfiem esam ceļojuši jau uz Kalameciem, uz Igauniju. Bija arī mums bildes studijā un bija 4 nodarbības par kompozīciju. Tieši atsevišķi rotaļājāmies ar materiālu un vienreiz arī sagaidījām Ziemassvētkus. Tā kā varbūt te kāds var sevi atpazīt. Tātad fotokameras uzstādījumi. Nu, tas laikam ir pats sarežģītākais, un es varētu teikt to, ka es joprojām mācos uzstādījumus. Tā kā nekaunoties par savu nezināšanu, nekaunoties par to, ka jums ir kompakta kamera un citiem būs profesionālā fotokamera ar objektīviem. Tātad mēs pildīsim uzdevumus savu iespēju robežās. Ja kādu uzdevumu mēs nevaram izpildīt, tas nenozīmē, ka mums ir, mēs tāpēc esam sliktāki. Ja? Šeit visur ir, cik nu es spēju, atradu
materiālus un var vienkārši izvēloties konkrētās lietas. Mēs atveram, piemēram, Nikona visas norādes, kā fotografēt. Ja? Canonam ir ļoti plašas iespējas, kā fotografēt un ko darīt ar materiāliem latviešu valodā. Ja? Tātad viss tas ir pieejams, un mēs varam bezgalīgi iedziļināties un izbaudīt šo te foto radīšanas procesu. Ja? Un es centos salikt materiālu tā, lai viņš būtu ātri pieejams, un mēs varam arī telefonā varbūt ieiet fotografējot un atgādināt sev par to, kas ir kas. Ja? Telefona kameras uzstādījumi. Tad ir standārta Samsungam, ja, viss ir latviski, ko nu es spēju atrast, tātad latviešu valodā. Ja. Un arī atradu YouTube, kur tieši māca, kā fotografēt šajā te pro režīmā. Tātad pro režīms ir atslēdzam visu automātiku, izslēdzam arī zipspuldzi. Tātad zipspuldzi mēs fotokursos nelietojam. Tas arī ir aizliegts. Un tas ir atsevišķs jautājums, kā lietot zipspuldzi, un par to mēs varam veidot citas nodarbības. Ja kādam ir jautājumi, tad lūdzu rakstat, ja pa kādu foto virzienu vai foto idejas realizāciju jums kaut kas interesē, par ko mēs nebūsim runājuši, tad rakstat e-pastā. Un mēģināsim atrast risinājumu, kā to rezultātu iegūt. Tātad šeit es paņēmu kameru, tātad mums ir ģimenē visiem Samsung, un tātad puikam ir pats vienkāršākais, lētākais, kurā diemžēl nevar ieslēgt visus šos te režīmus, ko mēs vēlētos, lai var visus uzdevumus izpildīt un dažādas lietas. Bet, piemēram, Samsungs jau A51, ja, kas jau ir veca kamera, jau 2 gadi meitai, tad viņā ir visas iespējas, kas ir nepieciešams priekš tiem uzdevumiem, par kuriem mēs runāsim. Ja. iPhones man arī ir, bet ļoti vecs, tā kā viņam ir jau veca baterija, tad es viņu nelietoju, un tad cik nu es te spēju, es te atradu šos te tātad abolīšu telefona instrukcijas, un viņas te ir pievienotas arī ar dažiem video, ko ir ievietojuši YouTube'ā citi cilvēki, kur arī māca fotografēt ar kameru. Fotoinstrukcijas ar Huawei, kas būtībā ir viens no tādiem pirmajiem, kas sāka šo te profesionālo foto un nakts foto tieši telefonos, nu jau ir ne tikai tas P30, bet laikam jau ir cik P50, es pat nesako viņiem līdzi, bet viņi tiešām pat bez statīva var pāris sekundes turot, fotografēt zīmeļblāzmas un pārējo. Ja. Tātad šeit arī es pievienoju dažus YouTube video, kurus ir vēlams paskatīties, lai mums varbūt būtu mazāk jautājumu, un mēs runātu par tādiem vai citiem rezultātiem, iegūstot rezultātu, kas mums interesē. Tātad, tagad būs pats sarežģītākais, un mēs uzreiz tātad ar to arī nodarbosimies. Ik viens var pēc tam mājās trenēties un mācīties. Canons ir izveidojis mājaslapu, tātad šeit, un šajā mājaslapā ir izveidota vide, kurā mēs varam gluži tāpat kā ar profesionālu fotokameru fotografēt un taisīt uzņēmumus. Tagad es atvainojos. Jūs redzat, kad es pārgāju tajā Canon lapā, jeb neredzat, jo man šeit izveidojās jauns loks un Redzam, jā.
redzat, jā? Tātad lidmašīnīt griežās ar propelleriem, jā? Tātad šeit ir mājaslapā fotoapstrāde viss pa detaļām ar uzdevumiem, kā šajā te Canon mājaslapā sasniegt to vai citu rezultātu. Mēs tagad to izdarīsim klātienē kopā ar jums. Un jūs paši mājās varat taisīt 1000 bildes un rotaļāties iegūstot to vai citu rezultātu, kamēr jūs saprotat šo te principu, kā fotografēt lidmašīnas propellerīti un ieraudzīt viņu, ka viņš tātad negriežas, kaut arī viņš reāli tātad šajā te bildē griežas, ja, un kā iegūt to, kad viss attēls līdz šiem te ākstam vai klaunam un mašīnītēm un stikla bumbiņām ir skaidrs, dzidrs un redzams, bet propellers, kurš griežās, tiešām būs jau izplūdes, ja. Pārējām uz šo te mājaslapu un sākam šo te mācību. Tad mēs vienkārši spiežam tā. Tad te vienkārši nedaudz bija aizturi, kamēr atvērās. Ja? Atverās šis te loks. Tā, es nedaudz arī pietuvināšu, lai mēs visu viņu redzētu. Ja? Un šeit tā tad ir visi veidi, arī kā fotografēt ar to vai citu foto režīmu, ne tikai manuālo, bet mēs sākam ar, teiksim, grūtāko. Ja? Bet es uzskatu, ka tas ir vienkāršākais. Pats tātad sākums ir ar šo te aperturi vai cik gaismas daudzums nokļūst uz sensoru. Ja? Tātad šeit mēs grozot šo te aperturi, ja, redzam, ka cipariņš ir no 2,8, ja, 4, 5,6, 8, un ja 2,8 ir, ka šī apertura ir pilnībā atvērusies, tātad fotokamera saņem maksimāli daudz uz matricas gaismu, uz ko ir vērsta fotokamera. Ja mēs šo aperturi aizveram ciet maksimāli, tad šis caurumiņš, pa kuru plūst gaisma, ir ļoti maziņš. Attiecīgi, mums ir jālieto statīvs, mums ir jālieto, mēs fotografējam tādus objektus, kuri ir nekustīgi, un mēs varam fotografēt naktī, kad vajag ilgāku ekspozīciju, jo tas princips ir tāds, ka jo ilgāk fotoaparāta matrica vai filmiņa uztver gaismu, jo kadrs ir bagātāks un krāsaināks. Piemēram, ziemā baltā sniegā fotografējot, mēs nofotografējam vienkārši baltu pleķi. Un tas ir tikai tāpēc, ka sniegs atstaro ļoti spilgtu gaismu, un tad tiek lietot speciālie tādi filtri, tā kā metinātājiem šie te tumšie stikli, ja, lai neapžilbinātu acis. Ja, tā tad ir tādi ND filtri, kurus uzliek un paildzina gaismas plūsmas ātrumu nokļūšanu uz šo te fotomatricu, un attiecīgi kadrs paliek bagātāks ar detaļām, un tātad viņš ir dzīvāks. Attiecīgi šeit, pakustinot vienā galā, mēs redzam to, ka kāds ir asuma dziļums, kad šis asuma dziļums pie sarkanās slīdnes ir pilnībā viss. Ja? Šeit tātad mājaslapā ir uzdevumi, kā nofotografēt, spēlējot klavieres, lai redzam mēs rokas, bet mēs neredzēsim tuvākos taustiņus un tālākos taustiņus uz klavierēm, un kā nofotografēt tā, lai mēs redzētu rokas, kuras būs izplūdušas, un visi taustiņi klavierēs būs redzami. Ja? Tādi paši uzdevumi ir berot cukuru,
mācoties fotografēt šos te ūdenskritumus vai strūklakas, ja, mēs beram cukurgraudiņus un nofotografējam cukurgraudiņus katru atsevišķi vai kā tādu plūsmu. Ja. Varam salikt domino kauliņus un nofotografēt, kā viņi gāžas, lai tieši tai kauliņi būtu visi skaidri pa tie, kas gāžas, un vai arī tātad neasi tieši gāžoties un veidojas tā kā tāda vēja plūsma. Ja? Attiecīgi, tātad, piemēram, šos te kauliņus, lai viņi būtu asi, ja mēs maksimāli atveram, apertūru, tātad tas būtu tas, kad mēs ar acīm, arī acis ir savā ziņā fotoaparāts, acis ir maksimāli atvērtas, ja tā ir apertūra. Ja? Un acis ir piemiektas, ja ļoti šauras, ja tā ir apertūra līdz 22 maksimāli ciet. Ja? Un katram ir savs mērķis. Ar šo te maksimāli vaļā nozīmē to, ka fotoaparātam būs ļoti īsa ekspozīcija, attiecīgi nebūs tik bagāts šis foto rezultāts, bet mēs ar šo te ļoti atvērto tātad aperturi varam nofotografēt to, kad priekšplāns un tālākais fons, kas ir šeit ar slīdi, ja, tātad ir priekšplāns ir as un tālāk ir neas, vai arī norādot konkrētā vietā, beigas ir asas un priekšplāns ir neas. Ja. Nākamais ir slēdža ātrums. Ja. Tātad 1 sekunda slēdža ātrums jau ir noteikti ar statīvu. Ja. No rokas var fotografēt, iesaka 1/100. Es esmu mācījies un lasījis 1/125 sekundi ir tāda, ka var fotografēt bez statīvu. Ja. Es tagad nerunāju par profesionālām kamerām, kuras arī fotokameras, bet telefoni, kuru jau var sekundi turēt, un viņi uzņem 10 kadrus, dažus melnbaltus, un pēc tam šī telefona programmatūra apvieno vairākus kadrus un izveido kadru, kurš nav izplūdis. Ja? Un arī vēl tagad, kas ir vairākām kamerām, kad tiek uzņemt vairāki kadri, tuvāk, tālāk un ar dziļāku tātad šo te asumu. Un, ja mēs vēlamies, mēs apvienojam un izveidojas vai nu asas kadrs, vai nu neasas fons, vai nu neasas priekšplāns. Tad kamera jau taisa pāris sekundes desmitaļās vairākus kadrus, un mēs varam paši izvēlēties, kādu rezultātu gribam. Ja? Attiecīgi šo slīdni, slēdža ātrumu, aizvirzot līdz otram galam, tātad 1/4000 sekunde, ir kameras, tad, kad es iegādājos pirmās kameras, tad nebija pat Canonam vairāk kā 1/400. Ja? Un šis te slēdža ātrums tieši ilguma ziņā gan ir pat 30 sekundes, un ir pat manuālais, ka var 2 un 3 minūtes uzņemt kadru, lai redzētu un ieraudzītu, kā rotē zvaigznes ap Zemi. Ja? Un šeit uzreiz arī stūrītī mēs redzam, ka, ja mums būs šī ilgā sekundžu ekspozīcija, tad propellers lidmašīnai vai karuselis, ja mēs fotografēsim karuseļus, būs izplūdes. Ja? Un, ja mēs fotografēsim ar šo te 1/4000 sekundi, ja maksimāli, cik mēs varam ātri uzlikt savos fotoaparātos vai telefonos uzstādījumus, tātad būs skaidrs un redzams propellers, vai arī cilvēki, kas šajā karuselī tātad brauks un izklaidēsies. Man arī bija tā, ka es, piemēram, fotografējot no drona ir vējš, ja, un vienmēr ir jāievēro tas, kad objekts, tātad drons kustās, attiecīgi viņš var izveidot neasu kadru. Ja. Mums ir jāskatās, piemēram, fotografējot rallijas vai sporta pasākums, fotogrāfi kameru virza līdzi objektam,
lai nebūtu šī te izplūšana un pat tā tad varētu iegūt skaidru rezultātu. Siguldā kamaniņu trasē nofotografēt bobsleja kamanas vai kamaniņu braucējus ir ļoti grūts uzdevums, un tad speciāli nostājās līkumā, kurā tu vari sekot līdzi ar kameru, ar objektīvu, un tad ar šo te kustību panākt to, kad kāds no 10 kadriem ir skaidrs un ass. Trešais ekspozīcijas ietekmējošais parametrs ir šis ISO. Tātad tā ir filmiņas jūtība. Agrāk varēja pirkt filmiņas, kurām ir uzraksts 100, 200, 400 vai 800. Ja? Tātad tā bija filmiņa jūtība, un ja bija 100, tad mēs gājām dabā, ja bija 400, tad mēs jau gājām fotografēt, vai 800 sporta pasākums. Ja? Tātad tā ir filmiņas jūtība, vai cik ātru kustību uztver kamera. Un ar ISO mēs varam gan iegūt ļoti veiksmīgus rezultātus, kur ir skaidri dzidri un tam līdzīgi, bet ir tāds ļoti būtisks moments, jo augstāks ir ISO, jo arī kamera uzņem īsāku laika sprīdi uztver šo gaismu, un tā kā kamera un matrica sastāv no maziem jūtīgiem sensoriem, tad šie sensori ļoti īsu mirkli uzņemot gaismu, jeb nespējot uztvert pilnībā gaismu, veido tā saucamos trokšņus, jeb graudainību kadrā. Šeit mēs reiz redzam, ja tātad digitālie trokšņi vai graudainība, ja mēs uzliekam maksimāli īsu, tātad šo te ISO ātru, tad parādās mums tas, kad attēls ir graudains, un ja mēs liekam maksimāli tātad ilgu šo te ISO, ja tātad ISO arī var būt 50 pat telefonos, šajā te pašā Samsungā, kas ir meitai, pat ir 50, ja, tātad šī te filmiņa ir mazāk jūtīga, viņā jau vajadzētu lietot statīvu, ja, un attiecīgi kadrs ir asāks, un jo ir tāda šī ISO jūtība ir mazāka, jo arī asuma dziļums un kadrs ir pilnīgāks un skaidrāks tieši šajā te gan priekšplānā, gan vidusplānā, gan fonā. Attiecīgi, piemēram, mans tas princips, kad es fotografēju, ir, ja es izēju ārā dabā vai kaut kur citur, es uzlieku šo te ISO 100, kas nodrošina to, kad fotogrāfija būs pietiekami ilga ekspozīcija. Nākamais es izvēlos 125. Ja, un pēc tam skatos atbilstoši tam, ko tu fotografē, vai tas ir kaut kādi ziedi, vai puķis, vai daba, ja, un vai spīd saule, vai ir apmācies, ja, tad es regulēju šo apertūru. Ja. Piemēram, dronā tā Hasselblad kamera arī ir diezgan tāda, nevis nejūtīga, bet viņai ir tādas ierobežotas iespējas, un es vienmēr, tad vispār, lai sāktu lidot, vienkārši apertūra ir pārsvarā 2,8. Ja, un pēc tam es skatos pārējos parametrus, bet tad pirmais ir šis ISO 100, un apertūra ir vaļā, un pēc tam var arī skatīties ar šo slēdžu ātrumu. Ja. Bet tas ir tīri jau no prakses, no pieredzes, cik spoži ir diena vai cik apmākusies diena, un mēs attiecīgi tam arī rīkojamies. Es uzskatu, ka 50% foto tiek izmantots fotografējot ar statīvu. Tāpēc es tomēr aicinu, kad, ja jums arī nav statīvs, tad paņemat līdzi kaut vai tagad rudens jau ziema ir kaut vai uz cepures var uzlikt kameru, vai ir speciāls milšu maisiņi, uz kuriem uzliek kameru, ja nav līdzi statīvs, tad uzliek jaku uz mašīnas jumta,
un jābūt ir tikai līdzi tam, kad ir speciāli tālvadības pults, lai mēs kameru vadītu un arī nedarbinātu, tātad skaroties klāt un spiežot slēdzi, lai mēs neizkustinātu kameru. Foto kamerās un arī telefonos ir tāda iespēja, kad mēs nospiežot slēdzi, kadrs tiek uzņemts pēc 5 sekundēm, 2 vai pat 10 sekundēm. Ja, tad to var regulēt attiecīgi, lai mēs neuztaisītu neasus kadrus. Tātad ar šo te uzdevumu iztēlosimies to, ka mēs fotografējam, un tāpēc mēs arī praksē, kad mēs iesim, varbūt pat uzreiz ir jāsaka, ka mēs tiekamies pie tepera ūdenskrituma, vai par to mēs tātad varbūt novienosimies, piedāvājot kādus vairākus variantus, bet tātad tiekamies jau vietā, kur būtu pietiekami sarežģīts uzdevums un interesants, lai jūs viņu realizētu un izveidot tātad šos 3 kadrus, kas arī ir viens no uzdevumiem, kurus jūs varat izpildīt un atsūtīt, tātad nofotografēt ūdenskritumu kā pienu upi vai nofotografēt ūdens lāses. Ja. Šobrīd mēs fotografēsim tātad pienu upi, būs pirmais uzdevums. Ja. Un, lai pienu upi uzņemtu, mums vajag statīvu vai atbalstīties pret koku vai kādu stabilu virsmu, un mēs vienkārši ieliekam slēdža ātrumu arī ilgu, ja, ISO jūtību arī lielu, ja, un aperture mēs uzliekam gluži pretēji, tātad maksimāli aiztaisam ciet. Ja. Un atliek tikai šeit jau parādās, ja, kad visas detaļas būs asas, propellers būs neasas, un portrets, ja būtu, tad viņš arī būs asas, ja, un vienkārši nospiežam šeit slēdzi. Ja. Šeit viņš atceras kadrus, ko mēs esam uzņēmuši. Ja mums viņš nepatīk, mēs spiežam delete. Ja? Šajā gadījumā mēs vienkārši aizvaram ciet. Ja? Šis kadrs paliek šeit atmiņā. Tātad šeit uzreiz jau parādās, kad ļoti laba ekspozīcija, ja? Tātad dziļš asuma laukums. Ja? Bet mēs neredzam kustību. Ja? Taisam nākamo kadru ar gluži pretējiem. Maksimāli apertūri atveram, maksimāli jūtīgi uzliekam šo te slēdža ātrumu īsu. Ja, tātad 1/4000, ja, atveram apertūri, un ISO arī uzliekam maksimāli jūtīgi. Mēs jau tātad redzam to, ka kadrs jau pat šeit parādās nedaudz graudains. Ja, un te jau padoms šajā te instrumentā internetā, kad asuma dziļums būs neliels, propelleru mēs ieraudzīsim, bet kadrs būs ar šiem te trokšņiem un graudains. Ja? Spiežam šo te kadru, ja? Un mēs redzam to, ka kadrs ir pārgaismots, ja? Un šeit ir parādījušies graudi. Bet mēs redzam propelleru. Tātad, ja mums bija mērķis iegūt kustīgu detaļu statiku, tad mēs panācām to, kad mēs redzam propelleru, mēs redzam ļoti īsā tātad asuma dziļumā lidmašīnas riteņus un spieķus, bet fons viss ir izplūdis ar rotaļlietām un arī priekšplāns viss ir izplūdis. Ja? Viens no uzdevumiem, piemēram, mājās ir, ka saliekat zīmuļus tā, kad viņi ir tuvāk un tālāk, ja, un nofotografēt tā, lai, piemēram, šis zīmuļi priekšplānā, vidusplānā un aizmugurē ir ase, ja, tātad 3 kadri, vai arī visi zīmuļi ļoti asi, ja, bet tas jums būs tātad ar šo te uzdevumu patrenējoties, ja, jūs to varēsiet arī veikt, ja. Un izveidosim, tātad, ja šis bija pārgaismots kadrs, ko tad mēs darām? Pirmais ir, mēs vienkārši samazinām tātad šo te, nevis samazinām, bet, jā, mēs atvainojos, samazinām filmas jūtību
un taisam nākamo kadru. Ja? Šis trešais kadrs jau paliek tumšāks, ja? Attiecīgi mēs redzam šo te propelleri, ja viņš nav pārgaismots, viņš ir mazāk graudains. Ja? Tātad šis instruments internetā, ko Canons ir ielicis, ja, tātad ļauj iepazīt visu spektru, kas ir nepieciešams fotogrāfam, arī profesionālam. Un ja mēs izdarīsim tā, kad mēs noliksim šo te ISO, piemēram, uz 800, tātad būs mazāk jūtīgs, ja, un fotografēsim pat ar šiem pašiem parametriem, ja, mēs iegūsim tumšu, nenogaismotu kadru, ja, kuru pat apstrādāt ir ļoti grūti, viņš būtībā ir izmetams. Ja. Tātad gaisma nav sasniegusi foto matricu, filmiņu, ja, un kadrs ir nenogaismots. Mēs viņu vienkārši izdzēšam. Ja. Tātad uztaisam ar šo te instrumentu visu spektra bildes, taisam kaut vai 1000, ja, un kamēr mēs panākam to mērķi, kad propellers ir ass, propellers ir izplūdis, ja, tātad, kas bija pirmajā kadrā, nu te tā lēnām kaut kā parādās satēls. Tā, var sakot, šis ir būtībā 1:1 mūsu telefons vai fotokamera, ar kuru mēs strādājam un darām. Ja jums apnīk ar šo rotaļāties, vai arī jūs zināt šos pamatprincipus, tad uzdevums ir tie, kas ir Smiltenē, aiziet līdz teperim, nopirkt ūdenskritrumu 3 dažādos tātad ekspozīcijas ilgumos, ja, tātad skaidrs ūdens, dzidrs un redzams ūdens lāses. Otrs ir, kad viss ir kā tāds piena upe, ja. Vai raunā tie, kas ir tātad aiziet līdz Raunas staburagam un kas ir tuvāk Gaujenē, var aizbraukt līdz Kalameciem, ja. Tātad izmantot šīs lietas. Tā, varbūt ir kāds, tagad jau ir 5, varbūt ir kāds jautājums. Es tagad, lai tā nedaudz mazinātu un arī dzirdētu, cik es biju sarežģīts, ja? Tad varbūt kāds jautājums, un tad es turpinām, es vēl rādīšu kādu konkrētu uzdevumu vai materiālu. Tur būs tas tātad drosmīgais vai drosmīgā. Ja tas bija ļoti sarežģīti. Kādam bija galīgi neskaidrs tas, par ko mēs runājām? Nē. Tad visi ierakstīja nē. Visiem viss skaidrs. Un tad mēs varam beigt. Mums nav jātaisa 2., 3., 4. nodarbība. Drīkst pajautāt, lūdzu. Taču jā, par to bija runa. Man nav skaidrs, cik tālu tas viss attiecās uz telefonu. Tieši tāpat arī uz telefonu. Kur to visu jūs var atrast telefonu? Tātad es tagad parādīšu tā. Mēs ejam mājaslapā. Es saliku tā, kad mēs šajā mājaslapā tad aizējam uz foto Smilteņa un ir telefona kameras uzstādījumi. Kāda jums ir kamera? Man ir iPhone. Tad ābolīts, ja? Nu, man par ābolīti, varētu teikt tā, ka tad, kad es kādu modernāku ābolīti turēšu rokā, tad es manuāli klātienē pats iepazīšu, kur tur ko ieslēgt. Es viennozīmīgi angļu valodā ir YouTube'ā tātad video. Es pameklēšu tieši par ābolīti, kā iestāda šo te pro režīmu. Ja? Par Samsung ir, ja, šeit ir nodarbība.
Un tas princips praktiski visiem telefoniem ir ļoti līdzīgs. Ja? Man par ābolīti vajadzēs, tātad skatoties personīgi aizsūtīšu, varbūt tad uzrakst arī e-pastā, gribu par ābolīti šo te vizualizāciju. Ja? Ir programmas pat paši latvieši ir tieši kļuvuši par tātad cilvēkiem, kuri ir pat bagāti, viņi sāka uz ābolīšu taisīt pamācības, kā fotografēt ar telefonu. Un viņiem, es tagad nezinu konkrēti, kurā vietā, tas bija jau pirms 3-4 gadiem, ja pat vēl senāk, un viņiem ir šīs te mācības, un no pasaules pieslēdzās cilvēki, kuri nopirkuši šo te ābolīti, un attiecīgi ar šīm te video pamācībām, kā lietot un kā fotografēt, arī iemācās fotografēt ar telefonu. Ja? Šādas apmācības ir ļoti daudz, atliek tikai ierakstīt Google. Ja? Es šoreiz vairāk orientējos uz, nevis vairāk orientējos, vienkārši man bija pieejams šis te Samsungs un Huawei ir viss aprakstīts, kas un kā ieslēdzās. Ja? Tad, lai šo te uzdevumu pildītu, arī jums ir jāiemācās, kad ir, var norādīt vietu, kurā vietā ir ass. To taču jūs varat elementāri ar pirkstu bīdīt pa telefonu, kur ir šis te gaišāks vai tumšāks. To taču visu jūs zinat, ka telefonā uzspiežot uz gaišākās vietas, kas ir attēlā, jums uzreiz ekrāns paliek viss tumšāks. Ja? Un šī gaišākā vieta nebūs pārgaismota. Ja? Vai otrādi, ja jūs uzspiedīsiet uz tumšākās vietas kadrā, tad viss kadrs paliks gaišākās vietas vienkārši pazudīs. To taču visi jūs jau esat iepazinuši, vai ne? Attiecīgi, tātad šeit, ja mēs gribam pildīt tos uzdevumus, kur ir asuma dziļums, tad mums noteikti vajag punkta šo te punktu norādīt ekrānā, lai tātad tiek telefons vai fotoaparāts tātad izvēlas konkrēto vietu, kura būs asa. Ja? Tātad par ābolīša kameras uzstādījumiem, kur to atrast un kā, es tad arī izveidošu šo te prezentāciju. Ok, tagad vismaz kādam ir Samsungs. Kādam no jums ir Samsungs, mēs varbūt varētu parunāt par Samsungu vai atbildēt, ja? Un es vienkārši šobrīd nemeklēšu mūsu nodarbībā, bet es noteikti varu pateikt to, ka uz nākamo nodarbību tuvākās dienās es atradīšu šīs te vizualizācijas, jo tad, kad es pat iegāju instrukcijās ābolītim, ja, es neatradu normālu, pilnvērtīgu instrukciju. Tur vairāk bija tādas tīri tehniskās detaļas minētas un viss pārējais. Ja tā kā man vienkārši ir jāpatur rokā kamera un es norentēšos, vai tad konkrēti telefons, un es norentēšos, kā to izmantot. Ja. Tā kā mēs to varam nākamā nodarbībā klātienē arī ar to nodarboties. Ja. Un es gan nezinu, vai es iepazīšu visas telefonu firmas, kas ir pasaulē kaut ko ražojuši, ja, jo pat Nikons un Canons, kad man bija jāregulē un jāpalīdz grupai, ja, tie parametri it kā ir līdzīgi, bet katrs viņš atrodas citā vietā, katra programmatūra ir dažāda un ir ritīgi jāpārslēdz smadzenes. Tā kā, bet mēs nonāksim līdz tam, kad jūs redzēsiet un varēsiet rotaļāties ar šiem te principiem. Tad ir kādam Samsungs? Kā lūdzu? Tā, klusums. Tad nevienam nav Samsungs. Visiem ir. Tātad man te jāskatās, ko jūs te sarakstījāt čatā. Raksta daudzi, kad ir, jā. Canons, Samsungs. Reiz pat Samsungs Ultra ir, jā. Nu, tātad te ir Indra logina Samsungs S23 Ultra. Tas vispār ir aktuāli, par ko mēs runājām, lai šādu telefonu, varbūt tur viņš viss izdara un nav pat nekas jāmācas, atliek tikai fotografēt. S23 Ultra
un reķi ir S22 Ultra. Es gribētu pateikt to, ka tas, kas ir mājaslapā ielikts, jums tās iespējas ir vēl bagātākas nekā tas, ko es te norādīju šim te. Tātad meitas telefonā šo te atradu un pat nedaudz bija pārsteigts, kad viss ir iespējams. Ja, tātad šeit ir regulējams pārējot uz pro režīmu. Tātad sniedza, tu vismaz pro režīmu vari kamerā atrast? Zini, kā ir? Es atradu, es vienreiz Faceītī bija Valds Kleinis ielicis, kā ābolu uzstādīt, un es pēc viņa tiem priekšrakstiem uzstādīju kaut kāds, tur bija Raus atradu, var sakot, ko es izdarīju. Raus ir cita tēma. Okay. Tātad es pieminēšu, kas ir Raus. Raus ir vienkārši ļoti augstas izšķirtspējas bilde, kura ir ļoti detalizēti var apstrādāt pēc tam pēcapstrādē, bet to lieto pārsvarā profesionāli fotogrāfi vai grūtos fotoapstākļos pret gaismu, saulēktos, saulrietos un tam līdzīgi. Ja, tā kā Ravs ir, šoreiz mēs par Raviem varam nerunāt nodarbībās, ja? Man liekas, ka viņš tur bija uzrakstījis tā, kā es ieslēdzu to pro, ko tu sacīji, ja? Jā. Vai tas tā ir, es nezinu, savādāk ir, protams, tā forčēšana. Tātad es varu pateikt to, ka pat pēc šī zīmējuma ISO visās kamerās būs ISO. Ja? Slēdža ātrums web speed būs visās kamerās slēdža ātrums. Ja? Tātad šeit ir norādīts, ja? Un viņā, kā mēs šo te speed uzklikšanāsim, tā parādās slīdne no šī te 1/6000 vai līdz 2, 3, 4, 5 sekundēm. Ja? To mēs norādām. Ja? Pie tam, ja agrāk, kad bija filmiņas, fotogrāfiem vajadzēja būt pieredzēji, lai nebūtu tā, ka viņš izņem filmiņu un visi kadri ir melni vai visi kadri ir balti. Ja? Priekš tam bija tāda speciāla instrumenta eksponometri, ja, kuri nomērīja, piegāja pie portreta, pie deguna modelēja, ja, nomērīja, kāds tur ir gaismas daudzums, gāja atpakaļ un regulēja fotokameru. Tas pats Valds Kleins tā darīja, jo es ar viņu arī studijā esmu strādājis savā laikā. Ja. Un tātad šis te ISO ir tātad 100 vai šie te 1600 vai cik, viņš ir vienkārši jāatrod tev tai pašā kamerā, un pro režīmā viņi automātiski, viņiem ir jāparādās visās kamerās. Vai viņš būs horizontāli vai vertikāli, tas jau būs katra aparāta telefona programmatūra. Ja? Un attiecīgi, tātad šeit jūtības pakāpe, ja? Un fokus, tātad vai nu manuālais vai automātiskais. Ja? Tā kā, un vēl ir tāda lieta kā baltā balanss, tātad saulē mēs skatāmies, kur ikoniņi ir saule, ja? Apmācies mēs skatāmies mākonīti, ja? Ja mums ir zipspults, tad mēs ieslēdzam zipspults režīmu, tad tas ir baltā balanss, lai seja nav dzeltena vai sarkana, un, piemēram, saulē automātisko šo te baltā balansu liekot, tomēr kadrs zaudē. Ja saulainā laikā vēlams lietot sauli, apmācoši, ja, vai, piemēram, ir telpās, kad profesionāli fotogrāfi lieto baltu papīru, nofotografē šo papīru un ieregulē kamerai šo te baltā balansu, ja, lai nav tonalitāte zili, zaļa vai sarkana. Ja. Tātad atrodi pro režīmu, vai mēs atradīsim šo te pro režīmu un iestādīsim. Bet tātad tas ir tikai var atgādināt šo teicienu. Lasiet instrukcijas. Jā, sapratu, paldies. Bet mēs klātienē, tev būs iespēja no Valkas klātienē būt uz to Smiltenes nodarbību. Jā. Nu, tad mēs to atrisināsim, vai arī es aizsūtīšu tev e-pastā, kurā vietā ir video, kā to ieregulē. Ja? Labi, paldies. Par visām... Man jau arī jauns tas telefons, es jau baigi viņu neesmu iemācījušies. Katrā ziņā par visām telefonu firmām es nezinu, vai es atradīšu video materiālu, ja?
bet es centīšos par populārākajām noteikti atrast, un šeit jau ir par Samsungiem jau ir ievietots, jā, un par Huawei un tiem pārējiem arī es te centīšos parādīt. Kas tas šeit viens video ir tieši par to, šis te fotoinstrukcijas no iPhone, ja, tad viņš, šis kungs lietoja tātad iPhone šajā te video, ja. Te atliek vienkārši nospiest, ja, un aiziet links uz YouTube. Ja, tā kā vienkārši skatieties, es censīšos tā, ka viss šis materiāls ir šajā te mājaslapā fotoapstrāde. Labi, vēl kāds jautājums? Esat aktīvāki? Jeb visiem ir skaidrs un ķersies pie kamerām un pildīs uzdevumus? Protams, nav skaidrs. Man liekas vienkārši tās, kamēr apgūst to terminoloģiju. Bet man, forši ir, kad vienkops jūs esat salikuši tik daudz, informācijas un saites, tā kā, ka šajā laikam jābūt, lai varētu visam tam iziet cauri. Tātad par terminoloģiju, cik es spēju, tātad arī terminoloģija ir, piemēram, par šo te ekspozīciju un izsauslēdžu ātrumu, jā. Kas tā ekspozīcija ir, jā, ko nozīmē apkopot gaismu, jā. Šeit viss tur ir apraksti, jā, ekspozīcijas 3 stūris, kā viņš veidojas, ko viņu ieslēdz, kāda ir kura vērtība, kad parādās izplūdus kustība, kas to ietekmē, jā. Tātad ISO tulkojumā ir Starptautiskā standartizācijas organizācija, tas jums kaut ko palīdz to uzzināt, ja? Tātad standartizēts veids, kā izmērīt fotofilmiņas, pēc kura ražoja, ja? Jo dažādi ražotāji ražoja filmiņas, bet viņiem visām vajadzēja būt vai nu 100 jūtībai, vai nu 200, vai nu 400, jo nevarēja būt tā, un piemēram, ir tāda, es atceros, kad vēl nebija digitālās kameras, tad komunicējot ar fotogrāfiem, viens lietoja Canon, viens lietoja Nikon, ja? Tad Canons bija tāds sausāks un nedabiskāks, ja? Bet viņš bija mazāk kontrastains, tad Nikons bija tāds, kurš bija kontrastaināks, ja? Un tās filmiņas bija kontrastainākas attiecīgi. Ja? Tad cilvēki izvēlējās konkrētam mērķim arī tādu vai citu kameru. Ja? Un šeit tātad ir tie uzdevumi, un tālāk, piemēram, par fotokameru. Ja? Šeit es Bauskas motoru muzejā, man bija fotosesija, un tad es arī iekāpu mašīnā un nofotografēju no iekšpuses un pēc tam pievienoju šo kadru. Šeit ir termini par kamerām, kas ir skatu meklētājs. Ja? Tātad šīs te profesionālās digitālās kameras, viņas caur objektīvu uzņem gaismu. Sākumā, lai mēs redzētu tātad ar aci, uz ko mēs esam vērsuši objektīvu un ko mēs gribam nobildēt, ja, tad ir šīs te lēcas, tātad spoguļi, ja, un caur šo spoguli tātad mēs gaismas stars, mēs ar aci uztveram šo gaismas staru un redzam, ko mēs bildējam. Ja. Tagad modernās kameras ir ar šiem te live view, tātad mēs redzam, gluži tāpat kā telefonā, ko mēs fotografēsim. Un kas ir labi manuālā režīmā? Ja jūs manuālā režīmā uzliksiet nepareizus uzstādījumus, jums ekrāns būs vai nu balts, vai nu melns, tieši tik vienkārši. Fotografējiet to, kas ir krāsains. Un tā būs arī atbilde. Tātad šis ir tas solis, ja šis uzdevums, lai jūs pārvarētu šo savu nezināšanu un uzdrošinātos iet šajā pro režīmā un sākt izmantot. Ja? Šeit ir savā laikā, kad es veidoju kursus,
es sakopēju ļoti daudz un arī iepirku dažas grāmatas, kas ir tieši par fotogrāfiju, kur viss ir uzrakstīts un arī notulkots, kas ir kurā vietā, ja? Kā tā gaisma plūst, kā viņa notiekās. Es arī tagad jau sakopēju par telefoniem visu šo pašu materiālu, bet es jau viņu neesmu pilnībā apstrādājis un īsti nesaprotu, kā to vizualizēt, bet es pacentīšos, ja? Jo ļoti daudz kadri ir tur aizsargāti un jāpērk vai kaut kā citādi. Ja? Tad man jāpastās, un es nezinu, vai grāmatas arī ir par šīm tēmām, kur ir tik plaši uzrakstīts tieši viss princips. Ja? Bet šeit vienkārši un absolūti uztverami, ja ir salīdzināt arī šīs te kompaktkameras ar zieptrauki, ja? Viss ir aprakstīts, un es ļoti cītīgi centos tulkot. Tā kā šeit ir ļoti plašs materiāls arī ar avotiem, ja? Kas ir fotoaparāts, kā veidojās krāsu filmiņa, ja? Kā iedala kameras, ja? Ko nozīmē teleobjektīvi un pārējās lietas, un tātad par šo te aperturi ir ļoti pateicīgi materiāli, arī salīdzinoši ar to. Es šeit testēju savus objektīvus, kas man ir pieejami, ja? Tātad viena un tā pati glezna tika fotografēta ar dažādiem objektīviem un fotokamerām, ja? Man ir pašām Canon 6D. Tā ir pirmā kamera, kurā ir pilnā matrica, un tad varētu vēl teikt to, bet tā jau arī ir vēsture, ja vēl nesen telefoniem bija telefonu izmēru dēļ ļoti maziņas šie te sensori, ja, tad ir tā saucamais full frame, ja, kas norāda par to, ka kamera ir pilnā matrica, un viņa ir tikpat liela, kā ja mēs atceramies filmiņus un diapozitīvus, ka mēs skatījāmies kādreiz, tad viņa ir, tagad es nepateikšu, man ir jāpaņem lineāls, tātad kaut kur, tā, es atrodu lineālu, kaut kur 4x3 centimetri, tātad šis te laukums, un jo lielāka ir šī fotoaparāta matrica sensors, jo labāks ir un bagātāks kadrs, attiecīgi viņā ir mazāka graudainība un var vairāk rotaļāties ar dažādiem tātad uzdevumiem, panākot to vai citu rezultātu. Ja? Tātad asuma dziļums. Ja? Attiecīgi šeit ir arī uzreiz uzdevumi, ja? Kā fotografēt un arī padziļināt informāciju par katru no terminiem. Ja? Kā izmantot mazu asumu dziļumu, kā izmantot lielu, ja? Kā panākt neasu izplūdušu fonu. Ja? Šeit ir visi šie materiāli salikti. Ja? Tad arī tikko par ko es teicu, full frame, ja? Tātad 3,6 cm reiz 24, tātad 2,4 centimetri. Ja? Tad pērkot, ja jūs pērkat fotoaparātu, tad skatieties, cik viņam liela ir matrica, bet šīs te full frame kameras, viņas visas jau iet pār 1000, ja? Šīs te kameras iet ap līdz 1000. Tātad es pat tagad neesmu skatījies, kādas ir kameru cenas. Ja? Tad ir, ja kāds grib iegādāties kameru, tad mēs varam padebatēt šeit un izvērtēt vai nu Canon, vai nu Nikon, vai kādu citu. Tagad ir topā Sony, man ir pazīstams pārstāvs, kurš izplata tātad Sony kameras Latvijā, un tad tagad pat ir tā vēsture, kad pirmo digitālo kameru aiznesa nevis Agfai, bet tātad, kas ir otra lielākā savā laikā kameru un filmiņu ražotājai, ja? Un rezultāts ir tāds, kad, tagad man ir jādomā, man izkrita no galvas, tad rezultāts ir tāds, kad šī firma nobankrotēja, un Sony paņemot šos te pirmos izstrādātos variantus digitālām kamerām, šobrīd ir laikam 70% tirgus.
Ja? Tā kā Canons un Nikons ir ļoti zaudējuši tirgu attiecībā pret Sony, nerunājot maz par vietālruniem un telefonu kamerām. Ja? Tā kā arī savā laikā pat tas pats Valds Kleins nopirka ļoti dārgu par kaut kādiem 15-17 tūkstošiem latu kameru priekš studijas, ja? Un viņam vēl bija jādod kredīts, jeb līzings, kad jau bija parādījušās kameras, kas nesalīdzinām kvalitatīvāk taisīja rezultātu. Ja? Tā kā tā attīstība ir pa mēnešiem, nevis pa gadiem, kā tas bija agrāk. Ja? Un tad šeit ir vienkārši uzdevumi. Ja? Arī var ieslēgt tā saucamo histogrammu, kurā mēs redzam, vai kadrs ir nogaismots, vai pārgaismots, vai nenogaismots. Ja? Tā tad ir šādas te līknes, ko var pieslēgt. Man liekas, arī telefonos viņas var ieslēgt. Ja? Man gan jāstāsta, kurā telefonā kas ir, tad ir šī histogramma, kurā uzreiz redz, vai tas rezultāts būs ar baltiem caurumiem vai ar melniem laukumiem, kurus pēc tam apstrādē pat nevarēs izmainīt. Ja? Šeit ir pārsvarā gan ar tātad klasisko fotokameru, ja? Bet šobrīd šo te visu var katru uzdevumu pildīt tātad arī ar fotokameru. Bet lūdzu, tātad uz šo te nākamo nodarbību, ne bet uz aiznākamo, ja mums ir kaut vai aizņematies no kāda statīva arī, man ir 2 statīvas, arī aizdot kādam no jums, ja, bet ja mēs esam 30 cilvēki, tad visiem man nebūs ko izdalīt statīvu, bet mēs pamainīsimies, kamēr izpildīs uzdevumu un katram iedosim kādu no uzdevumiem, kad viens pildīs ātro ekspozīciju, cita pildīs ilgo ekspozīciju, kur nepieciešams statīvs. Ja. Šeit visur ir šie te uzdevumi, fotografēt grāmatu, nofotografēt burtus, ja, visu lapas pusi, ja, nofotografēt vienkārši klaviatūru datoram. Ja. Šeit mēs Vārtavas pilī fotografējām rakstāmašīnu ļoti vecu, ja, arī kā uzdevumu. Ja. Te ir tas uzdevums par tām klavierēm, ko es teicu. Visi parametri ir iestādīti. Tā kā jūs paņemat telefonu, ieslēdzat pro režīmu, ISO 800 vai vēl vairāk, cik jums, jeb zemāk, cik jums tur ir, ja, šis te tātad aperture attiecīgi tāda pati, ja, kaut vai atkārtojat šos un pēc tam veidojat savus parametrus, iepazīstot savas kameras un telefonus, ja. Šeit ir tas, ko es minēju par nofotografēt ābolu. Vienā grāmatā vienkārši šo ideju es atradu, kad šis ir no grāmatas, tad kā garšīgi nofotografēt zemenes. Ja? Nofotografēt domino kauliņus, tad visi šie uzdevumi ir šeit aprakstīti un ir klāt arī norādīti parametri, kas ir, lai izprastu šo te ekspozīciju. Es tiešām varu tikai palīdzēt ar to, kad nostāties kādam no jums blakus un kopā tātad atrast šo te rezultātu, lai mēs varētu sākt iepazīt dažādas fototehnikas un iespējas. Ja? Bet šobrīd uz nākamo nodarbību tīri, tātad tas mājas darbs varētu būt kaut vai pat automātiskā režīmā, vienkārši uztaisiet kadrus, kuri ir tātad pretgaismu, pagaismai, ja, bet izmantojam dabisku gaismu. Zifpults tiek atslēgt. Ja. Šeit ir visi piemēri un tātad viss uzdevums arī, šeit ir tas lineāls, par ko es teicu, ko pasaulē izmanto atbilstoši gada laikiem, kad kurā vietā lec saule. Ja, lai fotografētu, arī šeit ir par terminiem, kādus terminus lietot. Ja. Viens no video
tātad veidotājiem bija izveidojuši šādu te materiālu un sataisījis attēlus par gaismu. Ja. Tad, kad mēs klātienē bijām, man bija vēl tāds uzdevums, ka es devu tādas lapiņas ar fotomateriālu, kurš ir uzņemts dažādās gaismās, un dalībniekiem vajadzēja atrast, kādā gaismā konkrētais materiāls ir veidots un fotografēts. Šeit ir jau visas blakus ir šis paraudziņš, kādā gaismā ir taisīts, veidots foto, un blakus ir fotogrāfijas, kā ir iegūts tas vai cits rezultāts. Ja? Tā kā šī mājaslapa jau ir tāda, kad es te varētu nerunāt un vienkārši šķirstam un veidojam mācoties šo te materiālu. Ja? Tātad es pierakstīju par iPhone. Par terminiem es negribu tā atšūt, bet lasiet instrukcijas un iepazīstieties. Ja? Es atbildēšu uz jautājumiem un varbūt pat tā, kad es šajā te mājaslapā Fotosmiltene izveidošu jautājumu un atbildes, un jūs man atsūtat jautājumu, es ierakstīšu šo jautājumu iekšā un atpakšā atbilde, atrodot piemēru vai arī pats no savas pieredzes atbildēšu. Ja? Mēs tā varam sarunāt, ja? Tā kā rakstat, sūtat jautājumus uz to liepnieku@gmail.com, un cik man būs iespējas, tik es atbildēšu, ja? Tā kā par šo te kompozīciju, ja, tā ir Mežotnes pils, ja, un šeit bija tie uzdevumi, ko mēs Smiltenē pildījām. Sataisījām papīra kuģīšu no krāsaina papīra, paņēmām krāsu zīmuļus, man bija uzdevums uztaisīt 10 dažādas kompozīcijas, kuras neatkārtojās. Tātad katrs vienkārši ņēma un fotografēja, izkārtoja savu tātad, uzdevumu un mācījās veidot kompozīciju. Ja? Šeit ir visi tie piemēri, kā jūs varat pildīt. Jūs pat varat apsteigt šo te uzdevumu par ekspozīcijai, jums tas ir jau zināms, un veidot kompozīcijai materiālus. Ja? Šeit es pieliku, kā es fotografēju Gaujainās Spradzenes. Ja? Kad konkrētais objekts ir visos kadra stūros, ja? Un tad izvēlies vienu, kas ir nepieciešams. Un tad ir nākamais tīri par to, kā profesionāli fotogrāfi strādā, kur ir detaļa, un modeli ir tālu aizmugurē izplūdus, bet ir noskaņa par Ziemassvētkiem. Ja? Un kā var uzņemt ar konkrētiem, tad objektus, ko mēs uzņemam, var saukt par aktieriem. Ne tikai dzīvi cilvēki ir aktieri, ja, bet arī priekšmeti ir aktieri. Ja? Un kā mēs novietojam, kur aktieri, lai mums būtu tas vai cits vēstījums, ko mēs gribam pateikt, kāpēc mēs uzņemam. Ja? Un šeit ir ļoti fantastisks materiāls. Katrs ir aprakstīts par 15 kompozīcijas elementiem. Ja? Bet to mēs runāsim nākamajā, tātad 3. nodarbībā. Materiāls jau jums ir pieejams. Ja? Arī šeit pat ir par apstrādi. Man bija jānolasa neliela nodarbība par to, kā fotografēt sēnes. Ja? Un tad šeit ir tas materiāls arī par to, ko nozīmē kura kamera, cik liela ir sensori, ko nozīmē objektīvi, ja? Un kā to vai citu rezultātu panāk. Ja? Tad es pats sev priekš šīm nodarbībām arī nopirku tādu mazu AliExpressā statīvu, un esmu ļoti pārsteigts par to, cik viņš ir profesionāls un pat kvalitatīvāks nekā statīvi, kas ir pāri par 100 un 150 eiro. Ja? Tā kā ļoti tātad, plašas iespējas, arī vēl telefonu turētājs. Ja? Tā kā šeit arī nofotografēti ir apaļspalva bisīti, kur pirms 3 gadiem es atradu Cecīļu dabas tā kā arī pilnīgi nejauši. Un
minimāla informācija par to, ko darīt, kā fotografēt ūdens virsmu, un arī mēs tam pieskarsimies, ko nozīmē polarizācijas filtri un kā panākt rezultātu, kad pa dienas vidū debesis ir zilas, ja nevis baltas izdegušas karstā saulē, un arī varbūt minimāli par papildus gaismām. Šo lampu garo noteikti nepērkat, es viņu nopirku, bet man viņa izbeidzās pēc 3. nedēļā. Tātad, AliExpress ir AliExpress, jā. Tā kā šeit ir vienkārši iepazīstaties ar materiāliem, un tad šis tas atkārtojās, bet arī kaut vai tāpat apaļsporu bisīti nofotografēt ar asu priekšplānu, ja, un ar neasu mākslu. Ja. Tātad šeit es sadarbojos ar mikologiem un arī fotografēju sēnes. Šeit ir ne manas sēnes, bet tīri par idejām, kā fotografēt. Tātad, ja. Un galerija. Tā kā vienkārši iepazīstat materiālu un meklējam to, lai būtu interesanti un ar saturu pavadīts laiks. Tā, vēl kādi jautājumi? Mums ir čatā jautājums. Priekš kamerām ir infrasarkanais stars. Tas ir tāpēc, lai tumsā jūs kameru varētu noregulēt asumu. Automātiski. Ja? Tad ar infrasarkano staru jūs vēršat viņu tajā brīdī, kā jūs kameru vērsīsiet, piemēram, tumsā pret kaķi, ja? Kurš tur būs paslēpies, ja viņš vēl būs melns. Ja? Tad infrasarkanais stars ļaus paņemt attālumu. Ja? Piemēram, man Canon 6D, kas ir profesionāla kamera, nav šāds infrasarkanais stars. Un man ir fotografējot ziemeļblāzmu un mainot objektīvus, man ir ļoti liels problēmas, jo nevienmēr ir mēnesis, ja, kuras var iestādīt automātiski bezgalību. Ja. Nomainu objektīvu un atkal jāmeklē spožākā zvaigzne, tad es ieeju pļavā dziļi un atstāju mašīnu ar ieslēgtām lampām 100 metru attālumā, un tad es cenšos iestādīt asumu. Ja, tad tas ir asuma iestādīšanai, automātiski asuma iestādīšanai, un nofotografētu skaidru kadru. Tā, ir? Tā, un te vēl ir jautājums. Nemāku atrast, kā Samsung S22 telefonā sauc aperture. Te jau ir versijas. Jā, tātad diafragma. Tātad kāds bija Samsungs? S22. Tātad mēs ejam uz telefona kameras uzstādījumi, ejam uz fotoinstrukcijas no Samsung. Izvēlamies mobilās ierīces. Tātad vietālrunis, un kurš bija Samsungs? Kurš no Samsungiem bija? S22. Tātad S23, S23, S21, S22, ja šis kličinam uz S22. Šeit ir modeļi, jums ir jāstāsta, kurš ir kurš modelis. Jā, tātad vēl detalizētāks. Ja spiežam uz kādu no šīm te, tātad es tad vienkārši tīri uz intuīciju. Ja? Un šeit ir lietotāja rokas grāmatas. Ja? Tātad drošības pamācību neņemam, ja, bet tātad rokas grāmatas. Liekam lejuplādēt, un mums verās vaļā Adobes PDF manuāls. Ja? Un vienkārši ejam. Un tad šīs te ir angļu valodā, es domāju, ka arī, ja vajag, tad pameklēsim latviski. Ja kādam vajag latviski instrukciju, tad varbūt sakat, ja jums nav līdzi viņa bijusi. Ja? Un meklējam, kur ir kamera, spiežam uz kameru, ja? Un ejam uz šiem te parametriem. Ja? Tātad es pietuvināšu.
Ja? Es visus telefonus nevarēšu iegādāties un iemācīties un izprast viņus. Ja? Bet es uzreiz teikšu par to, ka šajās instrukcijās, diemžēl, tik detalizētas lietas, par ko es runāju, nevarēs atrast. Te ir tikai norādīts par to, kuru podziņu kad spiest. Ja? Tātad, kur ir krāsas, tonalitātes ietekmēšana un pārējais. Ja? Bet tātad vienkārši ir, es arī pats ietu instrukcijā un meklētu, ja? Vai ieslēgt šo te pro režīmu. Bet šajā gadījumā mēs jau varam darīt tā. Tā kā mēs esam Zoomā, ja? Tas telefons S22 ir par rokai? Viņš ir tūmā? Ir, jā. Tātad ieslēdz lūdzu kameru. Jā, bet man neuzrādās tur tās ne fokus, un es it kā gāju. Tātad slēdzies klāt ar video kameru. Jā, to daļu. Es ceru, ka man strādā. Tā, jā. Diemžēl tev vajadzēs varbūt kaut kā otrādi rādīt. Es pagriezīšu, jā. Tātad pieliec maksimāli tuvu. Oi. Tātad skaties, kur tev ir tā kamera. Tā man tagad ir. Redziet, un tur nav tur nav ne F burtiņa, ne. Man ir kaut kā jāsaprot, kā es maksimāli. Tātad pro režīms ir. Jā. S22, jā. Un tur ir tas ISO, speed, EV, kaut kāds fokus centrā. Tas ir šis te, bet nav nekur shutter speed, piemēram, uzrakstīts. Nē. Un tad tur ir vēl tāds WB. Tas ir baltā balanss. Vai Jā. Tiešām S22, cik gada jums ir tas telefons? Gadu, 2 īsti neatceros. Bet ja meitai tas tad Samsungs A51, kas ir pilnīgi 4 gadu veca kamera, jau ir visi šie parametri, tad S22 ir obligāti jābūt viņiem. Man jau arī tā šķiet, bet es īsti nevaru sameklēt. Bet pro režīmu jūs atradāt vispār? Jā, pro režīms, jā. Ok, tad sliktākais variants ir tiekoties, ja mēs tiekamies. Jā. Un tātad es pierakstu, vai arī e-pastā atrakstu Samsungs tāds un tāds, ja? Jo viņiem jau katram telefonam iznāko tik pēc pusgadam laikam, cik bieži iznāk jauns produkts, viņi jau maina arī programmatūru, ja? Un tā programmatūra arī var būt pamainījusies un atkal kaut kāda poga ir citā vietā, ja? Jā, paldies jums. Tātad ābolīšu vizualizācijas būtu vajadzīgs, šeit man ir ierakstīts, ja, lūdzu man info par kameras uzstādījumiem ābolīti, ja, tātad ābolīšu laikam visapdalīgākie, bet lūk, es visu mūžu no pirmā pelēkā ābolīša strādāju ar ābolīti un uzskatu, ka viņš ir pats ergonomiskākais priekš lietotāju. Man vispār izbrīna tas, ka ābolīti nav atraduši, ja, tas tā. Bet man ir tā. Man ir planšete. Ketija planšete pie jums ir? Ābolīts. Tā. Tātad man ir iPads. Kaut kāds pietiekami jauns. Bet es viņu nelietoju. Viņu lieto bērni. Paroli, Karina. Es apskatīšos planšetes šos te parametrus, jo kaut kam līdzīgam vajadzētu būt ābolītī, ja? Un nofotografēšu ekrānu un salikšu tā, kā to es Samsungā izdarīju. Ja? Tātad vai arī es atradīšu kādu draugu, kuram ir ābolīts, un palūkšu uz kādu pusstundu sataisīt bildītes un atrodot tos parametrus. Ja? Bet šeit ir tā nelaime, kad 90% no tā,
kas ir vajadzīgs priekš normālas fotografēšanas, ir jāatslēdz telefonos. Jo visas šie te deguni, ausis un ķēmi un zivtiņas un kas tur ir kaķīši un sunīši, ja, tas viss ir vienkārši, tātad sarežģītāk ir atslēgties no šī te tirgus, kas ir piesārņots, ja, ar ko ir piesārņots visi šie telefoni, ja, nekā uztaisīt normālu kadru, ja. Diemžēl. Tātad priekš kam kamerām ir atbildēji, var ielikt adresi uz šo visu, nokavēju nedaudz. Tātad adresi ir tieši zem tās jautājuma fotoapstrāde Muzello LV. Ja? Vienkārši ierakstat fotoapstrādi vai ierakstat fotosmiltene, un arī Googlē jāparādās ir fotosmiltene. Mēs varam notestēt. Tā, tad es aiziešu uz vienkārši mājaslapu. Pārbaudīsim, vai Google jau atrod vai neatrod. Bet laikam jau man datori ļoti ātri atradīs, jā. Tātad fotosmiltene. Nu, jāraksta ir fotostrīpiņa apstrāde, un tad jums atradīs šo te mājaslapu, jā. Fotostrīpiņa ar īso, jā. Nu šeit ir Muzello, jā. Vēl var jāpieliek klāt ir Muzello. Tātad, jā. Un tad noteikti atradīs to mājaslapu. Nu tā. Un te ir ar visiem attēliem. Ja, tā kā tātad tas ir jau Ziemeļlatvijā. Ja. Tā kā taču uz reklāmas ir, kā atrast mājaslapu. Ja jau atrada to, kad ir kurse, tad atlika izlasīt to, kas ir rakstīts reklāmā. Piedodiet, lūdzu. Es vēl gribu piebilst, ka visiem tiem, kuriem nosūtīju e-pastā vēstulīti, ka arī vēstulītē apakšā ir abas saitītes, gan uz šo mājaslapu, gan arī informācija par kursiem. Tā kā e-pastiņos arī ir jums. Es vēl noprovocēšu ego. Tad, kad ir maksas kursi, tad cilvēki daudz vairāk nokoncentrējās nekā tad, kad ir pa brīvu. Piedodiet. Es ceru, ka es nevienu neaizvainoju. Cilvēki par naudu vairāk cenšas. Tas tā, bet tas nenozīmē, ka kāds necenšas, ja? Bet es darīšu, cik ir manā kompetencē, lai palīdzētu tam, un mēs iegūtu to vai citu rezultātu. Čatiņā vēl ir jautājums, kā Canon fotokamerai var ieslēgt manuālo vai profesionālo režīmu. Tātad, man skapī stāv Canon 550D. Es viņu varu izvilkt un parādīt. Tātad tieši arī, jā, tieši par tādu arī jautā EOS 550D. Jā, tātad es viņu esmu saglabājis meitai, lai viņa sāktu rotaļāties ar viņu. Tā bija mana pirmā digitālā kamera, ar kuras taisīju fotogrāfijas. Ja. Tā kā tad es labi, tātad EOS 500, lai izmantotu šo mājaslapu un šīs lietas, es eju uz mājaslapu. Tā. Labi, man ir. Es nezinu, vai tātad fotosmiltene, fotokameras uzstādījumi, fotografēšanas iestatījumi no Canon. Mēs ņemam Canon. Mums ir jānorāda Eiropa, Latvija,
EOS kameras. Es tagad, tātad EOS R, te ir visādas ļoti nopietnas. Modeļi izņemot augstāk norādītos. Tātad EOS 550. Nu, man katrā ziņā ir visi materiāli savā laikā, kad es tātad pats mācījos un fotografēju, man ir sakopēti. Vienkārši man ir jāaiziet arhīvā un jāatrod konkrētajā tie materiāli. Ja. Tā kā es tagad netērēšu jūsu laiku, bet tātad es atradīšu un nosūtīšu par EOS 550, kā ieregulēt. Ja? Bet es viņu esmu lietojis un es ar viņu 5 gadus fotografēju, tā kā varēšu atbildēt detalizēti. Ja? Tā kā tad Alisei es atbildēšu. Varbūt Alise uzraksta, tad es vēlreiz ierakstu šo te liepnieki @gmail.com. Ja, atraksti to jautājumu, un es zināšu, kur atpakaļ aizsūtīt instrukciju. Ja. Bet par visām kamerām vizualizācijas, diemžēl, es nevarēšu uzņemties, ievietot. Ja. Bet tātad, centīšos palīdzēt. Aināri, čau. Halo, dzirdi mani, jā? Jā, es dzirdu, jā. Es te atradu šitajā te Google veiklā tādu open kameru. Viņš ir priekš Android, tu pasties. Tur, man liekas, visi tā samērā pārskatām un tā. Open kamera by Mark Harman. Nu, ja jūs meklējot atbildes un cenšoties šos uzdevumus izpildīt, atrodiet kādu mājaslapu, lūdzu, padalieties. Ja? Es viņu pievienošu, lai mēs visi varētu ātrāk iegūt to vai citu rezultātu. Ja? Tā kā ieliec to mājaslapu čatā vai atsūt man e-pastā. Ja? Viņš jau Aināri ir šitajā te Android telefoniem, kā saka, viņš ir. Nu, kā programma kaut kāda, ja? Jā, aplikācija. Tu pačolē, viņu varbūt... Tātad ir arī aplikācijas, kuras māca strādāt ar konkrētām kamerām, ja? Tā kā arī tāda ir iespēja, jā. Jā. Ja tu... sorry, kā saka. Tur ir viss tā samērā primitīvi un tā. Nu, kamera interese var viņu uzinstalēt. Jo man pašam interesē Google Pixels, ja, un es tur, ja godīgi, pusi nesaprotu, kā saka, nu. Jā, ir arī tāda iespēja, kad var jau pieslēgties ar vadu, un jūs redzēsiet kameras uzstādījumu un to, ko es rādīju jums tajā mājaslapā par Canon, ja, to jūs redzētu tātad, kā būtu, ja viss uzinstalētu Open kameru. Nu, tad man ir jāuzinstalē un jāskatās, jā. Jā, pačolē, jo tad būtu, kaut kāds kopējs tas Tātad, jā, es skatīšos, ka tas ir tiešām palīdz un rezultatīvi, tad es pacentīšos izveidot vizualizācijas, lai katrs var pa to ceļu aiziet un atrast to tātad mērķi un darboties. Ja? Bet šeit ir tas, kad ja kāds nevar izpildīt šos te diafragmas un ekspozīcijas uzstādījumus un fotografēs automātiskā režīmā,
tad ļoti daudz materiāla, kas ir šai mājaslapā, ir tieši par apgaismojumu, par krāsu un par kompozīciju, kas arī ir noderīgi. Un es varu pateikt tikai to, ka, ja man taisu kalendārus un pat ir zemas kvalitātes izšķirtspējas bilde, bet viņa ir interesanta, raksturs kaut kāds vai moments, kurš ļoti reti, kuru reti mēs varam piedzīvot, ja, tad es šo bildi izmantoju. Ja, saregulēju, sakārtoju tā, lai var drukāt. Tā kā, ja tā bilde nav galīgi neasa un nelietojama, ja, tad attēlu var lietot arī tātad zemākā izšķirtspējā vai kaut kā citādi. Un tad vēl tāda norāda ir, kad ieslēdzat savās kamerās maksimālo tātad faila lielumu. Ja? Nu, varbūt ne 100 megabaitus, kuriem tur ir, ja? Tātad maksimālo izšķirtspēju, jo tas vienkārši nav nepieciešams, bet katrā ziņā nebildējat ar kaut kādiem tur 2-3 megabaitu bildītēm, ja? Jo viņas vienkārši būs neasas, un mēs nevarēsim analizēt, kas tur ir asas vai neasas, un viņas arī nevarēs normāli izdrukāt, ja viņas varēs drukāt uz sērkociņu kastītēm vai mazām pastkartēm, ja? Jasnīgi, jā. Tā kā, tad, ja jūs atrodat interesantu materiālu, lūdzu, dalieties, un mums visiem tas būs interesanti iepazīt un noderīgi. Ja? Tā. Es ceru, ka es neparūpējos par to, kad jums interesi par foto pazuda. Kā ir? Ir ok, viss kārtībā. Tas tiešām ir dzīves process, un katrā vietā tā tad ir, es aizbraucu uz Kalameciem, tur parasti ir piegružots un kaut kādi tātad vadi sanesti vai vēl, tad ne vadi, bet koki. Tad es pusstundu tīru upīti, lai varētu straumi fotografēt, un tas viss ir tāds dzīves piedzīvojums, ja, un vienkārši atrašanās dabā arī šo te Ziemeļkurzemē ūdenskritumu. Es gāju pēc kartes, pa vienu ceļu braucu, kas bija lielāks, tur izrādījās, ka šis ceļš ir nobloķēts un aiztaisīts ciet, akal 5 kilometrus brauca liekumu apkārt, ja. Tagad atrodam, piebraucam klāt, meklēsim tagad ezeru, ja. Ejam pa ceļu, ezera nav. Pirmo reizi atradu, tā kā tur to mikoloģiju nedaudz sakars ir, tad šīs zeltkāti gailenes, ja arī parastās standarta gailenes atradām, ja tur bebru dīķi, vēl kaut kas, un atpakaļ nākot atrodam pa taisno kaut kā centāmies nākt, atradām gan ezeru, gan pēc tam arī meitu ūdenskritumu dzirdēju un atradām un sapirapētu ūdenskritumu. Ja, tā kā tas ir ceļojums, ja, un tas ir piedzīvojums kopā ar saulēktu vai saulrietu, ja, un kādreiz pat varbūt jānoliek ar kameru un vienkārši ar acīm jāizbauda. Jo īpaši ar dronu, ja, kamēr tu uztraucies, vai viņš miglā pazudīs, vai būs kontakts, vai nebūs kontakts, vispār nedomā par to, kas notiek apkārt. Ja. Tā kā varbūt kādreiz tā kamera ir jāatstāja mājās, jo tāds, kā to sauc par profesionālo, ne diletantismu, ja, bet profesionāla aprobežotība, ja, kad... Un man arī ir tā, ka var jau bildēt, ja tev kameras ir, viss tehnika ir, bet, piemēram, 2 nedēļas tagad, nevarēja bildēt, nebija saulēkta, ja. Man ir lūgums no Dundegas tic, tātad sapfotografēt jaunas bildes Dundegas turismu materiāliem. Es nevaru aizbraukt, tāpēc, kad vienkārši nav saulainas dienas, ja. Ir pāris tur pusstunda vai stunda, un vēl nav garantijas, vai tā laika prognoze tiešām būs atbilstoši tam, kas ir, jā. Un aizbrauc, un tad pagājušā sestdienā, jā, un ne pat svētdienā, jā, un trāpīju uz saulēktu, un ir
Un arī tik skaists materiāls, atkal varam gadu strādāt ar jaunām bildēm. Un es nezinu, vai tad Sandru jājautā, vai izveidot kaut kādu ideju vai mērķi, varbūt jūs varat pateikt priekš tās izstādes. Mums varētu būt kaut kāda ideja, vai katrs atrod vienkārši savā arhīvā vai arī izveido jaunu bildi. Nebūs tāds noteikums, ka tagad tikai mūsu nodarbībās uzbildēts attēls, bet ejiet tad, kad ir saulēkts, ejiet tad, kad ir saulriets, ja, kad ir tiešām pilnasinīgs kadrs, ja, ar krāsām bagātām un fotografēt. Ja. Mums arī Gaujienā bija, piemēram, nofotografēja sēnītes, kuras ir tur uz sūnām, uz mežā. Ja. Nu, mans komentārs ir, lūdzu, noliecamies vēl zemāk un rāpojam. Ja, tātad nākamā nedēļā ir tādi fantastiski kadri ar sūnām, ja, kad vienkārši pārsteigums. Ja. Pie tam Inese tajā laikā bija izstāde, dienas avīze vai dienas žurnāls veido izstādi, un viņi bija starp 200 labākajiem no pāris tūkstošiem atlasītiem fotogrāfiem. Ja. Vienkārši nofotografēja šito te sēnīti, jau tātad, kura tur uz pāris tintene, ja, kura tur pāris stundās pat pazaudēja savu normālo skatu. Ja. Nu jā, es arī domāju, ka izstādē var piedalīties arī kādu fotoattēlu, kas jūsuprāt varētu būt tāds, labākais. Pēc Gaujienas fotokursa pieredze man bija tāda, ka es vienkārši, tā kā tas notikās Turisma informācijas centra telpās, un tur bija printers, tad es tieši gribēju, kad cilvēki piedzīvo to, kad attēls ir izdrukāts. Jo kamēr mēs skatāmies telefonā, tā nav šīs enerģijas, jeb rezultātu piedzīvošana. Ja. Es nomierinos par darba procesu tikai tad, kad es viņu ieraugu drukātā veidā un varu par to aizmirst. Ja. Arī tad, kad es fotografēju kaut ko, ļoti būtiski ieraudzīt savu materiālu drukātā veidā. Jo tad tu vari vai nu raudāt, vai smieties par to rezultātu, ja, bet tev ir konkrēts pārdzīvojums un piedzīvojums. Ja. Tā kā realizēt savas idejas, es bieži skatos, kā fotogrāfi ir nofotografējuši to vai citu objektu, kas Latvijā ir nobildēts un kur man jābrauc fotografēt. Ja? Un man ir tāds izaicinājums nofotografēt viņu savādāk. Es ļoti daudz mācos no tiem attēliem. Ja man kaut kur ir jābrauc fotografēt, es vienmēr ievadu konkrētos nosaukumus Googlē, apskatos, kā ir tas objekts nofotografēts, kāds viņš izskatās saulē, kāds viņš izskatās tajā vai citā rakursā, un braucot man jau ir pat kādreiz izdrukājuši šo materiālu, un uz vietas jau skatos, ko var izdarīt. Jā. Nu ko, 2 stundas ir jau pagājušas, un tā kā, tad tiekamies bibliotēkā nākošajā nodarbībā. Ja? Jā, tā kā, ja mēs nosaucām fotokursu par fotografēšanu, tad man ir kaut kādi uzstādījumi jums jādod, un šis te ļoti interesanti, bet sarežģīti gan, šis sarežģītais, lai mums top mazāk sarežģīti, bet interesanti un izbaudot to instrumentu, kas mums ir rokās katru dienu. Ok, tad tiekamies rakstat, un es, cik spēšu, būsim dialogā. Jā, tad Baznīcas laukumā 13. Nākošajā ceturtdienā, jā. Tāpat 4. Tas ir tā, ka darba diena vēl varbūt kādam turpinās, bet, paplānojiet, un man varbūt būs šitas te rupors jāņem, lai var dzirdēt pēdējais, kurš tur nāk, aizkavējies kaut kādu detaļu fotografējot un instruktāžu. Bet, cik varēšu, tik tā individuāli arī atbildēsim.
uz neskaidro jautājumu. Ja. Mēs priekš tad, mums bija nākamā, ne šitā, bet tātad nākamā nedēļa, bet aiznākamā nedēļa mums bija dabā iešana. Ja. Man jau vairāk patīk uzreiz vienkārši ņemt un iet dabā, ja, bet tātad pa priekšu tiksim galā tad ar tiem kameru uzstādījumiem, lai jūs varat veidot uzdevumus. Ja. Tātad šeit ir jautājums par to, kāds ir mājasdarbs. Pildiet šos te uzdevumus, kuri ir norādīti mājaslapā. Es vēlreiz parādu. Tā. Tātad. Man ir jāaiziet uz mūsu mājaslapu atpakaļ. Tātad ir pirmais uzdevums 1, 2, 3, 4. Varat sākt ar 4, varat sākt ar 2. Ja? Pirmais uzdevums viņu var fotografēt bez jebkādām šīm sarežģītiem uzstādījumiem. Tātad vienkārši, tad es veidoju tādu mājaslapu, man ir arī mājaslapa, bet kur tagad nav redzama foto ceļo, man bija ideja, kad atbrauc uz Siguldu turists un vēlas gan ceļot, gan iemācīties fotografēt. Un mēs ejam pa turisma tādām interesantām Siguldas vietām un mācamies pie reizes arī fotografēt. Tātad pirmais uzdevums, lūdzu, nofotografējam koku. Un šeit ir visi zīmējumi, tātad mēs fotografējam, sauli ir pakausī, bet tā ir saulaina diena. Apmākušos dienā lūdzu nē, un zipspuldz arī nē. Ja? No sāniem, no viena sāna, no otra sāna, jo gaismas leņķis parāda materiālu un raksturu tam, ko mēs fotografējam. Ja mums ir gaisma pakausī, tad nav ēnu un neveidojas materiāls. Ja mēs fotografējam pret gaismu, tad lūk, viss ir pelēks. Tātad saule ir aizmugurē. Saule ir mūsu priekšā, bet viņa ir paslēpusies aiz koka. Ja? Tajā brīdī, kā parādās kaut kāda struktūra, kad priedi var atšķirt no bērza, ja? Ir tikai tad, kad mēs skatāmies, no kuras puses mēs bildējam. Tāpēc kādreiz man ir tā, ka es aizbraucu uz objektu un es gaidu to, kad parādīsies konkrētā rakursā saule. Braucot uz muižām, bildējot ar dronu, es vienmēr Google kartē atradu, kur lec saule, kur ir fasāde konkrētai ēkai, un es pat teikšu tā, ka vairāk laika es pavadīju vērojot un meklējot, kur būs saule, nekā es pat reāli fotografēju. Ja? Otrais uzdevums ir fotografēt jau kādu objektu. Vai tā ir Smiltenes baznīca, no visām pusēm apējot apkārt un fotografējot torni. Ja? Bet vēlams ir sagaidīt saulainu dienu. Tātad, ja? Un šeit jau arī nakts kadrs. Ja? Šīs stundas neatbilst. Šobrīd jau tātad nakts sākās 4. Ja? Tātad ejam 4, tad bildēt. Ja? Un no rīta ir 8. Ja? Tātad saulēkts. Un katrā vietā ir jāskatās. Piemēram, Gaujas Nacionālais parks. Būtu forši uzbildēt Gaujas iežus. Bet viņi visi ir vēsti pret ziemeļiem. Visi gandrīz. Attiecīgi, viņus var nobildēt tikai saulgriežos, kad iespīd, kad saule ir vis tālāk, tad noriet vistuvāk ziemeļiem un izgaismo šīs te klintis, piemēram, apē raganu klintis. Ja. Viņas izgaismojās tikai māja beigās un līdz pēc Jāņiem jūlija vidus. Pēc tam viņas ir ēnā. Ja. Tas ir šī uzdevuma mērķis. Tātad pirmie 2 uzdevumi. Par maz ir uzdevumi. Vēl kādu vajag? Tātad asuma dziļums. Tātad tur jau ir jāzina, un tur jau jābūt šīm iespējām par tām aperturēm, ko mēs skatījāmies. Ja? Vienkārši nofotografējam grāmatu vai kādu arhitektūras objektu, piemēram, logus, ja? Kur ir
gara fasāde ar daudz logiem. Ja? Pirmais loks as, pēdējie neas. Pēdējais loks as, pirmie neas. Ja? Atrodam konkrētu struktūru un nobildējam. Ja? Tā, es atbildēju uz šo te jautājumu par mājas darbu. Tā. Tātad, tad ir kāds mājas darbs. Tātad Irvingam es atbildēju. Tā. Nu, vēl es atbildu uz jautājumu, un tad dodamies naktī fotografēt zvaigznes. Ja kas tad ir jāapstāst, es nezinu, kā šodien ir. Tā, kur man ir telefons? Ketī, kur ir mans telefons? Tātad, piemēram, tagad pēdējās naktis ir ziemeļblāzma, bet, diemžēl, Latvijā ir apmācies. Ja? Un tad vajag uzinstalēt Aurora Pro vai sekot līdzi ir Facebook lapā Ziemeļblāzmas mednieku grupa, un šajā grupā ir visu laiku apmainās ar informāciju, kad būs vai kad nebūs ziemeļblāzma. Ja? Nu, tagad nav, tātad būs naktī no nākamnedēļ naktī no trešdienas uz ceturtdienu un no piekdienas uz sestdienu ir nākamā ziemeļblāzmas fotografēšanas iespēja. Mums taču būs tumsa jau, bet no 4 vēl nebūs ziemeļblāzma. Ja? Tā kā nevarēsim noķert, tad mums ir jātaisa nodarbība 9-10 vakarā, tad mēs varam ķert ziemeļblāzmu, bet arī nav garantija, jo tiešām ziemeļblāzma ir absolūtas medības, un es teikšu, 50% gadījumu tu nespēji nobildēt, jo vienkārši tu netrāp uz to starošanu. Ja? Jo ziemeļblāzma staro ik pēc stundas vai pusotras stundas, un kad ir visaugstākie stari, un tad arī ir jānoķer tas mirklis, kad tā starošana notiek. Ja? Tā. Nu, ja vairāk, varbūt ir vēl, tad es gadīju jautājumu, bet neviens neko nejautā. Labi. Nu, ja jautājumi nav, tad mēs dodamies atpūsties un tiekamies nākamajā. Tad es, Sandra, taisu to saglabāšu video un mēģinam ielikt tajā tur YouTube, ja? Jā, tā arī daram, jā. Un tad tiekamies pēc nedēļas klātienē. Ok. Labi. Tad uz redzēšanos. Ja? Un komentējam. Tā, ja? Tā, vai, jā.